Vairāki simti Latvijas iedzīvotāji šodien sarīkoja skaļu protesta akciju pie ministru kabineta. Mītiņa dalībnieki centās apturēt Latvijas valsts iesaistīšanos starptautiskajā pretpirātisma nolīgumā. Daži no protestētājiem nemaz nezināja, kas ir viss šīs kņadas iemesls. Tomēr vairāki klātesošie atklāja būtiskus argumentus, kādēļ akta darbību Latvijā nevar pieļaut. Neizpalika arī bez starpgadījumiem, bet vairāk stāsta Laura Pavlovska. Lai gan lielākajā daļā Eiropas valsts tieši piekdienu un sestdienu protestēja pret likumprojektu aktu, šodien pirmdienā latvieši ir atnākuši pateikt savu nē. Likumprojekts bija jāpiesaka 10 dienas pirms protesta akcijas. Organizētāji nav paspējuši to sarīkot vienā laikā ar citām valstīm. Tomēr tas nemazināja protesta vērienīgumu, esot pārāk daudz trūkumu saucamajā pirātisma nolīgumā. Visproblemātiskākais noteikti tas, ka ir tie izplūdušie formulējumi, kas nozīmē, ka, ja gribās, ja mēs novedam visu līdz absurdam, tad var pēc būtības atrast praktiski jebkuram cilvēkam, par ko piesieties. Nolīgums esot pretrunā ar cilvēktiesībām, kropļojot konkurenci, iejaucoties cilvēku privātajā dzīvē. Visbeidzot, tas aizstāvot tikai biezo maku īpašniekus, neviens nedomājot par jaunajiem māksliniekiem. Šis līgums neaizstāv mani, kam nav naudas, kas varētu nolikt advokātu. Tā kā runa ir par to, ka autortiesību likumu nevajag vienkārši tā kā padarīt stingrāku, viņu vajag reformēt kā tādu, lai tas aptvertu plašāk, nevis tas aizstāvētu tikai korporācijas. Bija gan daži protestētāji, kur izmantoja izdevību protestēt par visu un jebko. Galvenais, lai ir izklaide. Akta tas nolīgums, es neatceros īsti pilno to nosaukumu. Tiešām, es kaunējos tagad par to. Dažiem aktīvistiem sanāca saķeršanās ar policistiem. Tomēr tas nemazināja vēlmi protestēt. Nedrīkst seju aizsekt. Man pie pakaļas. Sveiki, es pārkāpju likumu. Pēc pāris minūtēm gan aktīvistu aizturēja. Pēc stundas piketētājs uzrunāja ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts. Viņš atzina, ka dažas kļūdas esot pieļautas, piemēram, informējot sabiedrību. Turpmāk gan komunikācija būšot, un nekādu pārsteidzīgu lēmumu netikšot pieņemti. Jūsu viedoklis pilnīgi noteikti ir sadzirdēts arī pirms šī pasākuma. Tas, ko es esmu izdarījis, es ceru, jums ir zināms, proti, ka es esmu devis jums solījumu, ka valdība šo jautājumu ratifikācijas Saeima nevirzīs, kamēr nebūs notikusi diskusija. Ministrs aprīlī plāno sarīkot konferenci saistībā ar akta nolīgumu. Plānos diskusijās iesaistīt arī protesta organizētājus. Līdz šim nolīgumu iesaldēja vairākas valstis, tostarp Čehija, Slovākija un Polija. Laura Pavlovska, Raitis Valskalns, TV3 ziņas.